Tad, kad nākamā runātāja runā parasti sadarbībā tik, cik man ir bijis, es runāju par Kristus karu, tad viena no manām vēlmēm ir sākt strādāt probācijas dienestā. Bet neļauj, vīrs neļauj. Lūk, no hausa uz pārliecību par sevi, pusauģu atbalstīšanu, uzvedības izaicinājumu pārvarēšanā. Kristus karu, lūdzu, aplausi. Aha, pamēģiniet redzēt tos pulksteņus, kad acīs ir šī gaisma. Paldies! Jā, es šodien pārstāvu valsts probācijas dienestu un gribu teikt labdien, kolēģi, jo es redzu tik daudz bijušos, esošos kolēģus un sadarbības partnerus. Šodien mazliet mēģināšu ieviest kārtību haosā, bet strādājot ar pusauģiem, cik tas ir reāli, būsim godīgi, vai ne? Tad, kad mēs kā speciālisti izvēlamies šo te virzienu doties strādāt ar bērniem pusauģiem, liekas, ka mums ir jāzina ļoti daudz kas, jāprot daudz kas. Es savā dzīvē esmu mācījusies mazliet ģenētiku, klīnisko psiholoģiju, mākslas terapiju, kognitīvu behaviorālo psihoterapiju, visu ko pēc kārtas, jo liekas, ka trūkst zināšanas, un tie jaunieši paliek arvien sarežģītāk un problēmas kompleksākas. Bet tad, kad es tiekos ar jauniešiem un dodu viņiem balsi, tad tas viss kļūst mazliet vienkāršāks. Jo jaunieši ļoti viegli spēj pateikt, kas viņiem tiešām ir nepieciešams. Arī šodien devu dažiem jauniešiem balsi, iespēju ar jums parunāt. Un kas ir tas, ko viņi saka, ko viņi gribētu pateikt jums? Es nejūtos slikts cilvēks, bet kā lai dzīvoju, šķiet, ka viss ir totālā bardakā. Tu vari redzēt mani, ne manus sūdus. Un tas ir tas, ko viņi vēlas, lai ierauga viņus, nevis tās milzīgās problēmas, kuras rada, protams, arī viņi paši, bet nevienmēr. Nevienmēr viss ir atkarīgs no jauniešiem. Kad tu man klausies un neskaties uz mani kā uz problēmu, es jūtu, ka neesmu pilnīgs nulle. Ja? Šeit stāsts ļoti vienkāršs. Lai kādas ir manas zināšanas prasmes, jaunietis vēlas, lai viņā kāds ieklausas. Attiecības, saruna, vienkārši būšana blakus. Es zinu, ka esmu daudz ko salaidis grīstē, bet man vajag kādu, kurš parāda, ka es varu arī savākties. Un šeit atkal konteksts nav mūsu daudzās zināšanas, bet vienkārši attiecības, vienkārši cilvēcisks kontakts ar jaunieti. Manā pieredzē, strādājot vairāk tieši kriminālsodu izpildē ar bērniem jauniešiem, tā ir bijusi gan ieslodzījuma vieta, gan šobrīd valsts probācijas dienests. Tad tālāk es jums pastāstīšu tādas savas atziņas, kas ir tas, kas ir strādājis. Un manā pieredzē tiešām arī strādā šobrīd. Tas, kas ir formējis manu skatījumu, tad, kad es kā students sāku strādāt ieslodzījuma vietā, tas bija laiks, kad jau notika straujas pārmaiņas un daudz runāja par rehabilitācijas pieeju. Tādēļ arī tas, kā es skatos uz darbu ar ļoti, ļoti sarežģītiem jauniešiem, ir rehabilitējošs skatījums. Bet es gribu, lai jūs paturat prātā arī to vienkāršo jaunieti. Pat ja es minēšu tādus sarežģītus vārdus kā kriminālsoda izpilde un nozieguma veikšana, to visu var pielietot arī darbā ar vienkāršiem parastiem jauniešiem, kuriem ir dažādi uzvedības izaicinājumi. Tas, kas man liekas kolosāls tieši kriminālsoda izpildē, bērni jaunieši jau sen ir bijuši fokusā. Tur, kur tiek piemērots kriminālsods, ir veikti daudz dažādi pētījumi, un līdz ar to, manuprāt, ja ir lietas, kas ir zināmas, kādēļ mēs nevaram to izmantot arī vienkāršā ikdienā, skolas vidē, sociālā darba kontekstā strādājot ar bērniem, kuriem ir tāda izaicinoša uzvedība. Viena lieta, kas ir ļoti svarīga, jaunieši iesaist lēmumu pieņemšanā. Bez tā process nenotiek, un tad, kad man sūdzas par to, ka jaunietim nav motivācijas, es domāju, cik tieši viņš ir bijis iesaistīts to lēmumu pieņemšanā, kas ar viņu notiek un ko ar viņu grib darīt. Dodot jauniešiem balsi, jūs arī redzējāt, uzticība, attiecības, tas ir tas, ko viņi vēlas. Un līdzvērtīga pieeja.
arī tajos gadījumos, kur man ir nācies strādāt ar ļoti, ļoti sarežģītiem jauniešiem, ir iespēja atrast šo te līdzvērtīgo pieeju. Pat ja viņš nevēlas runāt, pat ja viņš ir tiešām ļoti, ļoti smagus noziegumus veicis, viņa līdzdalība, viņa atbildība procesā, tas dos daudz efektīvāku rezultātu mums kopā ejot tālāk to ceļu, kas mums ir jānoiet. Protams, tas, ko arī minēja iepriekš pirms manis, zināšanas par smadzeņu attīstību, tā ir svarīga lieta. Es reizēm atgādinu to, ko mana neiroloģijas pasniedzēja teica. Es zinu, ka jūs visi esat auguši un jūs esat audzināti, kad taupiet nervus, nervi neatjaunojas, netērējiet tos. Un tad viņi teica, tās ir muļķības. Sen jau ir zināms, ka nervi atjaunojas. Jūs varat patērēties diezgan daudz, un tāpat tie nervi atjaunosies. Smadzenes attīstās, pat ja viss ir salaists grīstē, viņas ir plastisks. Kā māls. Kur pamīcīsiet, tur būs kāds puns. Kur mazliet paglaudīsiet, tur kļūs gludākas. Ļoti vienkārši tās ir lietas, ko mēs zinām, kad smadzenes ir plastiskas, arī tad, kad bērns ir ciets no dažādu veidu vardarbības, vidē atbalstošā, ilgstoši ar viņu strādājot, darbojoties, viņš var mainīties viņa uzskati, viņa skatījums uz pasauli, neizdzēšot viņa pagātni. Un svarīgi tad arī pielāgot mūsu pieejas, lai mēs varētu aizsniegt to jaunieti, mums ir jāsaprot, kādā valodā ar viņu runāt. Krimināla soda izpildē arvien vairāk nonāk bērni jaunieši ar ļoti dažādiem kompleksiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, gan iedzimtiem, gan traumu ceļā gūtiem. Un kolēģiem, kas strādā ar šo te jau smago grupu, ir ļoti jāspēj pielāgot savus darbs, valoda, komunikācija, lai šie bērni saprastu, ko no viņiem vēlas, lai šiem bērniem varētu kaut ko iemācīt. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ko tad mēs īstenībā vēlamies? Mēs vēlamies tiem jauniešiem kaut ko iedot, iemācīt, bet ja mēs to tiešām vēlamies izdarīt, tad mums taču ir jāsaprot, kā cilvēki mācās, vai ne? Jāsaprot paši pamati un jāpārzina cilvēka attīstība. Mēs varam mēģināt 2-gadniekam iemācīt lasīt. Varbūt kādam ir izdevies, bet tāpat mēs sāksim ar burtu formas mācīšanu. Ja? Un tad vēl saprast, ka ir burti, kas ir rakstīti, ir drukāti, ir zīmēti, ir lokani, ir tādi un šitādi, un katrs var būt kaut kādā krāsā. Un ja A burtiņš citā krāsā, tad viņi vairs nepazīst kāds bērns. Ir ļoti, ļoti daudz lietas, kuras mums ir jāsaprot. Un tāpat mums jāsaprot, ja mēs gribam, lai bērni pārtrauc veikt kaut kādus noziegumus vai maina uzvedību, mums ir jāsaprot, kas tad ir tās lietas, kas var palīdzēt viņiem to izdarīt. Ja? Un kas tad ir tie cilvēki, kas to dara? Tie ir profesionāļi. Un šeit es reizēm esmu ļoti, ļoti skarba, bet arī ļoti tāda empātiska pret kolēģiem, jo, manuprāt, tā ir mūsu paša atbildība turēt savas prasmes zināšanas līmenī, iet līdz laikam, rūpēties par savu motivāciju, kāpēc mēs vispār vēlamies strādāt ar bērniem, jauniešiem un vēl pie tam ar tādiem, kuriem ir izaicinoša un sarežģīta uzvedība. Un mēs paši esam atbildīgi par savu emocionālo izturību, par to maizīti, ko mēs dodam savām smadzenēm un kā mēs par sevi rūpējamies. Un ļoti, ļoti svarīgi mums katram speciālistam ir attīstīt mūsu atbalsta mehānismus savus, kas mums katram palīdz, un saglabāt to pozitīvo attieksmi un pacietību, jo tā ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs nevaram dot bērniem, jauniešiem to, ko mēs paši neesam saņēmuši, pie kā mēs paši nepiedomājam. Un tas ir viens likums, kas vienkārši tā ir. Tāpēc mums par sevi ir ļoti, ļoti jārūpējas. Pārdomām vēl skarbāk varbūt izteikšos, ja mēs strādājam ar pusauģiem ar ļoti izaicinošu un sarežģītu uzvedību, mēs to darām motivēti, mēs gribam dzīvot drošākā vidē, gribam, lai bērni jaunieši būtu laimīgāki, bet mēs baidamies veidot ar viņiem pozitīvas attiecības. Tad man ir vienkārši jāsaka, tas tā nestrādā. Pat satiekot bērnus, kuri ir veikuši ļoti smagus noziedzīgus nodarījumus, kuri arī turpina to šobrīd darīt, turpina lietot vielas.
ja es nemēģinu veidot ar viņiem pozitīvas attiecības, dot viņiem balsi, dot izvēli, tad nekas nestrādās, tas vienkārši nedarbojas. Tad mēs mēģināsim kaut kā viņu ielikt rāmī, sodīt. Es nezinu, kas tur vēl var būt, ignorēt viņa vajadzības, jo bez pozitīvām attiecībām mēs vispār šim jaunietim klāt īstenībā nevaram piekļūt. Un, ja mums liekas, ka mēs varam darīt šo darbu, neveidojot pozitīvas attiecības ar šiem bērniem, tad varbūt mums tomēr ir jādara kaut kas cits. Par ko mēs visbiežāk domājam? Ja mēs tomēr esam izvēlējušies, attiecības esam gatavi veidot ar šiem bērniem, jauniešiem, tad mēs nokļūstam tajā pasaulē, kur mēs mācāmies par mūsu darba efektivitāti. Par psiholoģisku atbalstu nodrošināšanu bērniem, par speciālistu apmācībām, par sabiedrības informēšanu, par pieejamiem resursiem, speciālistu atbalstam un bērnu atbalstam. Ļoti, ļoti daudz domājam par efektivitāti. Tas ir svarīgi, bet ar to vien arī nepietiek, jo atkal no tā konteksta kaut kur pazūd ārā tas bērns, tas jaunietis un viņa balss. Kā es teicu, es esmu augusi un, gribu teikt, sistēma man ir izaudzinājusi šīs rehabilitācijas pieejas kontekstā. Un efektivitāte pētījumi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums mācīties, tas ir ļoti svarīgi. Bet rehabilitācija nozīmē ticība tam pusaudzim, ticība tam jaunietim, kas ir pārbaudījis jūsu pacietību līdz pēdējam, kur jums vairs liekas, ka jums nav ne resursu, ne spēka, ne jūs vispār saprotat, ko ar viņu darīt. Rehabilitācijas ietvaros ir skaidrs, ka jūs ar visām šīm emocijām, pārdomām saskarsieties, bet tajā brīdī, kad jūs pazaudējat to ticību pusaudzim, pazaudējat to domu, ka tas pusaudzis dara labāko, ko ar šobrīd esošajām viņa zināšanām, viņa pieredzi viņš spēj, tad gan ir traki. Tad es teikšu, ka ir jāmet iekšā starpinstitūciju sadarbībā vai kaut kur citur, lai atgūtu to ticību un cerību, kad kaut kas var mainīties. Un ļoti svarīgi koncentrēties ir uz procesu. Jo tad, kad jau tās uzvedības grūtības ir plašas un dažādas, tad tam procesam, ceļam, ko mēs ejam kopā ar bērnu jaunieti, ir ļoti, ļoti liela nozīme. Pie rezultātu mēs nonāksim. Ja mēs strādājam, pat nezinot, ko un kā, bet pietiekam laipni, atbildīgi, draudzīgi, kaut kur tas process vienā brīdī aizvedīs. Bet tas, kas ir svarīgi, protams, ir skaidrs prasības un elastība. Jo bērni jaunieši, viņi attīstas ļoti strauji. Ja jūs ar viņu strādāsiet gadu, 2, 3, tas ir liels attīstības lēciens, kuram iziet cauri jaunietis gada, 2, 3 gadu laikā. Tātad jums ir jābūt spējīgiem, būt elastīgiem un pielāgot to, ko jūs darat, tam, kā jaunietis attīstās un aug jums blakus. Man ļoti patīk parādīt tādu iekšpusi. Kāds no jums varbūt jau tos attēlus ir redzējis, kā manā pieredzē vadot grupas bērniem, jauniešiem ar uzvedības, tādiem smagiem uzvedības traucējumiem, kā viņi sevi attēlo. Un tad man gribas atgādināt, un to es atgādinu arī sev. Ja es gribu tiešām sākt rehabilitācijas procesu, tad man ir jāsaprot, ar ko tad es tagad rēķināšos, ja? Un ar ko es strādāšu. Un tas, ko mani jaunieši ir zīmējuši, tie ir viņu pašportreti. Ja? Tā viņi jūtas par sevi. Es domāju, nav man jāsaka kaut kas, vēl kādi vārdi, ko viņi ir teikuši, bet tā viņi jūtas par sevi. Un tad, kad mēs gribam, vēlamies un sākam šo procesu, darbu, attiecību veidošanu ar šo jaunieti, tad, es negribu teikt, ka mēs ar tādiem maziem vēlniņiem sākam veidot attiecības. Noteikti nē. Bet mēs sākam veidot attiecības ar jauniem cilvēkiem, kuri šādi par sevi jūtas. Un to ir svarīgi saprast. Un tad, kad mēs satiekam tos bērnus, problēmas daudz, vecāki nemotivēti, mēs saprotam, lietojas visu kaut ko un viss ir slikti, tad mēs sākam vēl vairāk hausā, grimt, meklēt, lasīt, domāt. Un atkal kaut kur pazaudējamies. Pazaudējamies pētījumos, pazaudējamies idejās, pazaudējamies iespējams arī kādā starpinstitūciju sanāksmē.
un pazaudējam to fokusu uz pašu jaunieti, uz to, kāds viņš ir. Nezinu, kaut vai pajautāt sev, tas jaunietis, ko es vakar tikos, kādā krāsā ir viņam acis, pieņemsim, vai jūs pamanat to, kādā krāsā viņam mati ir tā kā vilkt sevi atpakaļ uz to šo brīdi, tad, kad zūd, liekas tas vai pamats zem kājām, vai liekas, kad atkal es neko nezinu, neprotu, un ir ļoti, ļoti sarežģīts skatījums. Konteksts tātad. Tas, kā es sevi ļoti grūtos brīžos atgriežu atpakaļ realitātē, ir attiecību konteksts. Ja? Man ļoti patīk, kā doktors Daniels Sīgals saka, joprojām, kad attiecības ir mūsu dzīves asinis, tās mums dod noturību, un noturību kā cilvēkiem, bet arī noturību kā tādai kolektīvai kopienai. Attiecības ir tāda atslēga uz uzticēšanos, un tikai tad, kad jaunietis mums kaut nedaudz, viņam nav jāuzticās pilnībā mums, bet ja kaut nedaudz viņš noticēs, ka jūs ticat viņam, ka jūs saprotat, ka tas vēlniņš tur ir kaut kur viņā, tā viņš sevi redz, bet tas nedefinē viņu kā cilvēku, tad arī sāksies tas ceļš uz pārmaiņām. Un, jā, jaunieši ir dažādi. Kādam ceļš uz pārmaiņām ir ļoti straušs, pietiek ar vienu foršu, sakarīgu pieaugušo, kas jaunietim tic, lai jaunietis izkāptu no ļoti dziļas bedres. Reizēm, ja jaunietis ir pazaudējis, kārtīgi pazaudējis cerību par to, ka viņa dzīvē kaut kas varētu būt citādāk, tad tas ceļš uz pārmaiņām tiešām būs ilgs un garš. Un ar to arī mums jārēķinās. Manā pieredzē attiecību konteksts ir kādu jaunieti gandrīz novedis līdz smagākam sodam, jo pat zinot visu šo, ko es jums stāstu, man grupā bija jaunietis, viņiem grupās ir jāstrādā. Viņi tur nevar nerunāt vai nevar nedarīt. Ja tu atnāc, negribi strādāt, tā būs brīdinājumi par to, ka tu neproti uzvesties, ja? Un nedari to, kas tev ir jādara. Un bija kāds jaunietis, kurš visu nodarbību sēdēja un klusēja, un es pie sevis biju visu, ko izdomājusi. Kad viņš negrib runāt, ka viņš ir pretestībā, ka šī tēma kaut kāda viņam nepatīkama. Vienā brīdī sāk uz viņu dusmoties, ka tā ir viņa paša izvēle, viņa atbildība, kāpēc viņš vispār atnāca uz nodarbību, ja viņš vienkārši sēž, ignorē gan grupu, gan mani. Un tad, kad bija pirmā pauze, tad viņš iedeva man šo mazo zīmīti. Ja? Un viņš tur ir uzrakstījis, ka es nerunāju tikai tāpēc, ka problēmas attiecībās. Un tad, kad jaunieši nāk grupās, arī probācijas dienestā, mēs zinām viņu stāstus, mēs zinām viņu krimināllietas, mēs piekļūstam visiem materiāliem. Un es zināju, ka šim jaunietim ļoti, ļoti svarīga tāda vajadzība ir būt mīlētam, izjust mīlestību. Un, protams, ja viņam ir sarežģījušās attiecības ar viņu draudzeni, tas ir viņa pamats. Viņa dzīves pamats ir izsists no līdzsvara, jo mīlestība un ģimene un šīs vērtības viņam ir ļoti svarīgas. Un ar savu uzvedību, jeb ar savu neuzvešanos, nerunāšanu, viņš man likās pat nekustējās un neelpoja, bet tā arī ir uzvedība. Viņš pauda šīs izjukušās, neapmierinātās, izšķobījušās pamatvajadzības, kas viņa dzīvē tobrīd notika. Vienmēr ir svarīgi sev uzdot to jautājumu, kas un kāpēc šeit notiek. Bet jau es esmu otrā lektora, kas min šīs dzīves pamatvajadzības, ja bērnu pamatvajadzības, kas motivē viņus kaut ko darīt vai nedarīt, bet tas nav viss. Krimināla soda izpildē mēs izmantojam arī labas dzīves modeli. Šis modelis ir veidots darbam ar personām, kas veikušas ir dzimumnoziegumus, bet gadiem ejot ļoti, ļoti labi sev pierādījis arī darbā ar bērniem jauniešiem. Un ieguglējot, uzreiz jūs atradīsiet mājaslapu, un tur ir visa informācija, ļoti, ļoti daudz un dažādi. Bet ko saka šis modelis, ka jebkādā vidē mēs dzīvojam, jebkādā kultūra vidē, mums visiem cilvēkiem ir vienoti dzīves mērķi. Un te ir pētnieki izvilkuši tāds 11 svarīgākos dzīves mērķus, kas mūs mudina kaut ko darīt. Mēs visi gribam būt laimīgi, mēs visi gribam kaut kādus sasniegumus darbā vai iekšēju mieru, bet jauniešiem, atšķirībā no mums, nav prasmes šos mērķus sasniegt sociāli vēlamā veidā. Un, kā es teikšu, tāda piederība grupai, kopienai,
Mēs varam iet tautsdejas dejot, mēs varam apmeklēt konferences un saprast, cik daudz kolēģi strādā ar šo grupu un kuriem tas ir svarīgs. Jaunieši, kuriem es strādāju, viņi lietos narkotikas, lai būtu piederīgi grupai. Viņi ies kopīgi zakt, viņi plānos laupīšanas, plānos kādu dedzināšanu, lai būtu iegūtu šo te sajūtu, piepildīt dzīves mērķi, būt daļa no kaut kā. Jo ļoti bieži viņi skolā nav nekas, viņiem nav neviena drauga, un būt daļai no kaut kā tas jaunietim ir tāds izdzīvošanas jautājums. Tātad mērķi mums ir vieni, bet zināšanas un prasmes ļoti atšķirīgas, un tas arī definē mūsu uzvedību. Lai padarītu visu vēl mazliet, gribu teikt, sarežģītāku vai tieši otrādi skaidrāku, ir skaidrs, ka mēs jaunieti redzam noteiktā veidā, mēs viņu uzvedību ļoti viegli redzam. Mēs to ļoti bieži sajūtam uz sevi. Bet tikpat daudz ir lietas, kas slēpjas pašā jaunietī, kuras reizē viņš pats nespēja saprast, izjust, interpretēt, līdz ar to viņš nevar to pateikt. Reizē viņš ļoti labi saprot, kas ar viņu notiek, jeb kas notiek viņa mājās, bet viņam ir kauns par to runāt. Un tad mums ir lielais jautājums, kas notiek? Tas jaunietis ir mierīgs, bet pietiek viens nejaušs vārds, viņš kļūst ļoti agresīvs vai dusmīgs. Un te vienmēr es saku, padomājiet, vienkārši padomājiet kā speciālisti. Ir tā uzvedība, ko mēs redzam, un ir tā realitāte, ar kuru jaunietis satiekas tajā brīdī, kuru mēs iespējams neredzam. Ja jaunietis izvairās no acu kontakta, iespējams viņš tiešām jūtas ļoti satraukts, vai viņam ir bail no mūsu vērtējuma. Ja viņam ir biežas dusmu lēkmes, tas var nenozīmēt, ka viņš ir slikts vai agresīvs, bet iespējams tas ir veids, kā viņš cīnās ar milzīgu trauksmi, un iekšēju vilšanos. Manā pieredzē visklasiskāk biežas dusmu lēkmes ir tiem jauniešiem, kuri jūtas ļoti nedroši un ļoti baidās. Jūs saprotat, uzbrūc pirms tevi piebeidz. Atsakās apmeklēt skolu. Mēs ļoti bieži meklējam dažādus psiholoģiskus iemeslus un problēmas, bet nevienmēr tā tas ir. Ļoti daudziem jauniešiem mūsdienās tiešām ir sociālā trauksme, bet tikpat daudziem nav apavi, lai līdz skolai tiktu, nav apģērbs, meitenēm ir mēneša reizes, nav pieejamas higienas lietas. Ir ļoti daudz sociālie faktori, kurus mēs varam nepamanīt, bet par kuriem mums ir jādomā, ir jāspēj pakāpties atpakaļ un uzdot tos jautājumus, par ko ir stāsts. Un tādas lietas ir ļoti daudz jauniešu uzvedībā, kur mums liekas, viņš vienkārši slikti uzvedas. Ja? Viņš vienkārši strīdas un provocē mani. Mēs skaidri saprotam, ka viņš to dara speciāli. Bet tikpat labi pusaudzis var pārbaudīt vienkārši robežas, kas ir atbilstoši viņa vecumam. Viņš var meklēt uzmanību, arī strīdoties un provocējot. Viņš var mēģināt likt jums saprast, ka man ir slikti, man viss ir slikti. Māma mājās dzēra jau 3. dienu, es neesmu neko normāli ēdis, bet viņš tā nepateiks jums. Viņš uzbruks jums vienkārši. Un mūsu kā speciālistu uzdevums ir padomāt, par ko ir stāsts. Kas te notiek, kāpēc viņš tā uzvedas, kas aiz tā slēpjas. Un tāpēc es vienmēr saku, tad, kad man speciālisti saka, bet mūsdienās jauniešiem motivācijas trūkums, viņi neko nevēlas darīt. Es saku, tiešām tas ir motivācijas trūkums, jo motivācija ir ļoti vienkāršs koncepts. Manuprāt, ļoti daudziem jauniešiem cerība trūkst, nav. Viņi nesaprot, nejūt, ka viņu dzīve varētu jebkā kļūt labāka, bezcerība. Arī attīstības kontekstā motivācija dzīvo Pieres daivā. Pieres daiva attīstās līdz 25 gadu vecumam. Tur viss mainās pa dienām, un vienu dienu viņš grib mīļākā krāsa, viņam ir sarkana, nākošajā dienā viņš saka, viņam vispār krāsas riebis. Tas ir ļoti, ļoti atbilstoši vecumam. Un uzticēšanās. Ja jūs nesajūtat viņa motivāciju kaut ko darīt, iespējams, viņš jums vēl neuzticas. Arī par sliktu uzvedību, kā es minēju, ja uzvedas jaunietis vai bērns tiešām slikti gribas teikt, tad vai viņš vispār ir paēdis, vai viņš ir izgulējies, tās ir pamatlietas, par ko domāt, vai viņš nejūt kādas fiziskas sāpes, zobārstniecība arī bērniem, rindas ir milzīgas. Vecāki nevar aizvest lielu daļu bērnu pie zobārsta, un šie strutojošie zobi,
Tas ir pilnīgs tāds kriminālsoda izpildes jauniešu konteksts. Vienalga, arī probācijas jauniešiem. Viņš dīdās, viņš īdās, viņš burkšķ, viņš nerunā, un izrādās viņam nedēļu ārkārtīgi sāp zobs. Un nevienam nav interese to labot, aizvest viņu līdz zobārstam, vai jebkā šīs, jau gribas teikt, fiziskās ciešanas mazināt. Tātad vai tiešām tā ir slikta uzvedība? Tas, ko es vēl gribētu noslēgumā uzsvērt, mums ir jāsaprot atšķirība. Tas, kas veicina uzvedības problēmas, tas nav tas pats, kas mēģināt atrast, kā šīs uzvedības problēmas mazināt. Ja? Tātad problēmas rada vienas lietas, bet ļoti bieži atturēšanās no tālākas pārkāpuma veikšanas. Tur ir jāstrādā ar citām lietām, ja mēs gribam, lai jaunietis pārstāj veikt kaut kādas lietas. Un arī tur kriminālsoda izpilde jau ir daudz darba izdarījusi, ir kolosāli pētījumi par to, kas palīdz atturēties no turpmākas pārkāpuma veikšanas. Es gribētu teikt, no tādām sarežģītām uzvedības problēmām. Bērni vienkārši nobriest, pat ja mēs ar viņiem neko nedarīsim, viņi izaugs un pārstās to darīt. Ja? Pat ja mēs viņus neaiztiksim. Sociālām saitēm, attiecībām, tām ir tikpat liela nozīme. Un naratīvajām izmaiņām ļoti gudri vārti, vai ne? Bet tas ir stāsts par sevi, jauniešu stāsts par sevi. Tad, kad tie jaunieši to vēlniņu vietā sāk zīmēt vienkāršus puišus ar biksēm, vienalga kaut vai ar cigareti rokās, vienalga kā viņš sev vizualizē, tajā brīdī es varēšu saprast, ka naratīvs viņam par sevi ir mainījies. Jo, ja viņš jūtas kā velns, tad viņš arī uzvedās kā velns. Ja viņš jūtas kā tāds puika ar diezgan traģisku uzvedību, bet vismaz kā puika, tad viņš arī tā uzvedīsies kā puika, bet reizēm radīs mums izaicinājumus. Un pie šīm lietām, pie nobriešanas mēs neko nevaram izdarīt, vienīgi parūpēties, lai tā vide, kur viņš auga, atbalsta viņa nobriešanu, bet sociālās saites, vilkt viņu iekšā pulciņos, citos kontekstos, uzrunāt viņu ar cerību, skatīties uz viņu ar cerību, tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. Un te ir tieši tas cerības jautājums. Motivācija ir liela nozīme, bet vai tas jaunietis tic, ka viņš spēj būt citādāks, labāks? Un kā man jaunieši ir teikuši, es pat nezinu, kāda ir man jēga šajā pasaulē. Kāpēc man mamma mani dzemdēja? Ja viņš atradīs kaut nedaudz šo jēgu, tas jau būs liels ieguldījums, gribas teikt, sabiedrības drošībā. Un ja mēs runājam par tādiem smagiem gadījumiem, kur bērns jau nonāk sistēmā, vienalga kādā, vai manā kontekstā kriminālsoda izpildes sistēmā, tad, lai dabūtu viņu no turienes ārā, ir jāpielieto ļoti daudz spēku un resursi. Tāpēc es vienmēr saku, paturam bērnu sabiedrībā, tik cik varam tuvāk tai vienkāršai reālajai videi, jo vienā brīdī mēs vairs nerunājam tikai par vienkāršu rehabilitāciju. Mums ir jādomā par psiholoģisko rehabilitāciju, tātad rehabilitēt tiešām šo jaunieti, par sociālo pusi. Kā man kolēģi citāts, protams, ir grūti smieties, ja tev nav naudas, tu neko nevar darīt, tev nav resursu, tev nav atbalsta. Arī tiesiskā, juridiskā puse, ja šie jaunieši ir soda reģistros, viņi tiek stigmatizēti, zīmogoti, nevar atrast darbu, tad tā tiesiskā puse arī prasa rehabilitāciju un morālā. Jo tad, kad tie jaunieši nāk no konkrētām skolām, vidēm, pilsētām, tad visi zina, ko un kāpēc viņi ir izdarījuši. Un arī šī morālā rehabilitācija, gribas teikt, tas atjaunojušais taisnīgums, tam ir liela nozīme, un tas ir ļoti sarežģīti. Labi, es aicinu jūs būt vērīgiem pret pusauģiem. Es aicinu jūs veidot tos stāstus priekš sevis tādus pusauģus iesaistošus, jo šie ir manu dažādu kolēģu, divi, man liekas, citāti. Ja jaunietis nesadarbojas, problēma nav manās prasmēs, viņam pašam ir jāgrib kaut ko mainīt. Protams, tā ir. Tā ir taisnība. Bet svarīgi, kā mēs ar sevi runājam, vai mēs runājam par problēmām, vai mēs uzdodam jautājumu, kāpēc viņš nesadarbojas. Un šeit ir par jautājumu uzdošanu. Manuprāt, šis kolēģis jau bija pārstājis uzdot jautājumus. Ja es nevaru saprast, ko viņš domā, tad iespējams viņš pats arī to nezina. Arī taisnība. Liela daļa pusauģu nezina, neko viņi grib, neko viņi nākotnē darīs.
Bet arī šeit slēpjas tas narratīvs, kā speciālists ar sevi domā, kā viņš domā par savu sadarbību ar jaunieti. Vienkārši pajautāt tam jaunietim, jautā 100 reizes, iesaisti to jaunieti, runā nenogurstoši, uzdot tos jautājumus arī tad, kad jaunietis saka, ka viņam ir apnicis, ka jūs bāžaties viņam virsū. Jo vairāk jautāsiet, jo vairāk jaunietim būs jādomā. Un paldies, ka jūs esat tie lukturīšu turētāji. Nestoties to, ka mēs ar jauniešiem esam atšķirīgos statusos, vecumos, brieduma pakāpēs, bet jūs esat šai konferencē, jūs esat tie, kas tur to lukturīt ar to jaunietu kopā iet caur tai tumsai, mēģina atrast izēju vai kaut ko apēst, ar ko dvēseli pabarot, un par to es tiešām gribu teikt jums šodien lielu un sirsnīgu paldies. Paldies!